Piemēram, cilvēks ir nobriedzis pirkt to auto, un viņam nav nekādas pieredzes. Kur viņam vispār sāk, pie kā viņam skriet? Pārsvarā laikam daudz sāk ar sludinājumiem kaut kādiem. Spiež pogu. Standarts. Sākt ar lētāko, vai tas ir gudri vai negudri? Īstenībā var sākt, kāpēc ne? Var sākt ar lētāko. Tā tu uzreiz var izšķirot to, kas ir lētākais, tad tur var būt vai pievērst lielāku uzmanību, vai tomēr izvairīties. Uzzvanīt interesi pēc var, aizbraukt, apstīties, iztērēt savu laiku, naudu, degvielu un tā tālāk. Protams, var, neviens to nevar aizliegt. Attiecīgi sākt ar tirgus vidu, pievērst uzmanību sludinājumu tekstam, kā tas teksts ir sarakstīts. Jo plašāk izstāstīts, kas ir darīts, jo vairāk cilvēks arī tev izstāstīs, kā ir gājis tajā mašīnai pie viņa. Attiecīgi tad arī tu sapratīsi, kā viņai sekots līdzi un cik labs dīls tas vispār ir. Protams, tur arī ir āķis. Cilvēks var sarakstīt da jebko. Tu nopērci, un izrādās, ka nekas vispār nav darīts. Tāpēc nākamais solis varētu būt paņemt kādu līdzi, kas tiešām kaut ko saprot. Ja tev nav vispār nekāda saprašana sajēga tajā visā, nekautrējies izbraukt testa aplīti, obligāti. Paprasti vai var aizdzīt uz kaut kādu servisu sarunā, lai čeļi pastās arī servisā, pieslēdz kompi, pasties kā ar vertikālu. Mūsdienās tās iespējas pārbaudīt un izvairīties no iegrābiem ir vienkārši milzīgas. Jā, teiksim, agrāk mašīnas publicēja kaut kur avīzēs, un tu tur skaties, BMW 520, tur maksā 10,000 uzzvani. Jā, viss labi, nobraukums īstais. Īstenībā tur džeks sēdēja, griez to nobraukumu visu nakti. Tad tagad ir rīki diezgan daudz, un gan auto pārdevēji to piedāvā, gan mēs to piedāvājam. Privātie pārsvarā no tā mēģina atturēties, lai tā pārdošana ir bišķi vieglāka. Bet jā, tagad ir diezgan daudz rīki, kā to mašīnu pirkt. Runājot par to cenu, protams, var skatīties zemākos, tas, ko mēs minējām pagājušajā mūsu epizodē. Droši varat apskatīties mūsu iepriekšējo epizodi, kur mēs teicām, ka cilvēki atbrauc pie mums, paskatās mašīnas, pie jums ir dārgi. Nav problēma, aizbrauc apskaties uz kuldīgu citu. Viņš izbrauc Elisāplim cauri, Kuldīga, Rēzekne, pēc tam Liepāja, izčakarē pāris brīvdienas un, čau, tu esi atgriezies. Varši mums tas saukt. Mums normāls cenas tā jā. Attiecībā pret stāvokli. Līdz ar to cilvēkam jāizvēlās pašam, ko viņš pērk.